Šodien mēs esam sapulcējušies pie ekrāniem, lai uzzinātu, kurš tad ir gada vēsturnieks Latvijā 2023. Un tad mēs šo te balvu pasniedzam 13. reizi. Un tāpēc šodien pie mums klāt ir īpašs viesis, kurš man palīdzēs to noskaidrot. Un par gada vēsturnieks Latvijā 2023 tā kā nomināciju vai šīs te balvas iegūšanu. Mēs rīkojam 13. reizi šo te aptauju, un kā vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība. Un pēc tradīcijas viņi tāda ļoti demokrātiska, viņi ir aptaujas veidā, kur jebkurš cilvēks var piedalīties, norādīt, kurš ir gada vēsturnieks Latvijā, uzdot viņam jautājumu, uzrakstīt, kāpēc viņš ir gada vēsturnieks Latvijā, un norādīt vēl gada notikumu vispār pasaulē. Un šogad cīņa bija vissīvākā visā balvas pastāvēšanas vēsturē, bija rekordliels aptaujāto skaits. Tā kā, to, kas piedalījās. Un mums gada vēsturnieks ir Una Bergmane. Labdien! Sveiki! Apsveicam, Una, tevi! Jā, paldies, liels paldies! Es ļoti priecājos. Kā tu jūties, Una, uzzinot šo te jaunumus? Patiesībā es jūtos diezgan pārsteigta, jo es nebūtu gaidījusi, ka grāmata, kas ir iznākusi ārpus Latvijas un kas ir angļu valodā, ka par tādu grāmatu būs interese Latvijā. Es, protams, uz to vienmēr esmu cerējusi, un es arī ceru, ka tā grāmata kādreiz tiks iztulkota gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Bet jā, tas ir tāds ļoti patīkams pārsteigums, un man liekas, ka tā ir tāda ļoti laba zīme arī par Latvijas sabiedrību kopumā, ka cilvēki un mani kolēģi un tā tālāk, protams, ka viņi ir ieinteresēti tādā, ka viņi ir tādu plašāku skatu uz lietām dzīvo un interesējās par lietām, kas notiek ne tikai Latvijā, kuras varbūt ir vieglāk pieejamas, bet arī, teiksim, tādas lietas, kas tiek pētītas un rakstītas ārpus Latvijas. Kā tu teiktu, tie, kas nav lasījuši īsumā, par ko ir grāmata, ko tajā var uzzināt? Jo grāmatām ir kaut kā pieklājīgi, man liekas, teikt tos spoiler alert, ja? Un otrs, kas ir uz vāka attēlots? Jā, spoiler alert par manu grāmatu ir tāda, ka Baltijas valstis ieguva neatkarību beigās, atguva neatkarību 91. gadā. Bet tā grāmata principā ir par tām trīs stūrveida attiecībām, kas izveidojās 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā pirms neatkarības atgūšanas starp valstu neatkarības kustībām, tur Tautas fronte, Rahvārīnas sajūdis, Maskavu un Vašingtonu. Un principā tas ir jautājums par to, kā šis te Baltijas neatkarības atjaunošanas jautājums, kādu lomu viņš spēlēja. Rīgas Tallinas viņas attiecībās ar Maskavu, Rīgas Tallinas viņas attiecībās ar Vašingtonu un Vašingtonas attiecībās ar Maskavu. Saki, kas tad ir uz tā vāka attēlots? Uz vāka ir redzams Vitāls Landsbergis, kurš sarokojās ar Džordžu Bušu. Un tur ir vēl pārstāvi no citām, no pārējām Baltijas valstīm. Bet tieši tās divas figūras grāmatas vāka centrā ir Landsbergis un Bušs, kas tiecās viens pēc otra, lai paspiestu roku. Un tagad mēs apskatīsim gada notikumus, ko mūsu balsotāji izvēlējās kā lielākos notikumus. Kas tev ir pašai varbūt gada notikums? Diemžēl jāsaka, ka gada notikums ir tas pats gada notikums, kas 22. gadā, tas ir, diemžēl, Krievijas karš Ukrainā. Okay. Ir bijuši, protams, vēl daudz citi, teiksim, traģiski sarežģīti notikumi pasaulē, kā, piemēram, situācija Izrēlā, Gazā, viss saistībā ar Palestīnu. Tāpat tās domas par ASV vēlēšanām ir visu gadu klātesošas bijuši, bet, protams, karš Ukrainā ir, teiksim, tas, kas priekš manis ir visu manu, lielāko daļu manas uzmanības un laika, ko es varu veltīt ziņu lasīšanai, ko tas ir paņēmis. Ok. Jā, to es apzināti neizvēlējos, jo to nevar izkonkurēt.
Nu, vai, nezinu, salīdzināt īsti, bet tomēr mēs paskatīsimies uz dažus burtiski izvēlējos gada notikumus, un varbūt tu vari katru no tiem varbūt pati komentēt, cik viņš varbūt bija, nezinu, tev interesants pašai vai nozīmīgs, un varbūt kā vēsturniecei, kā tas notikums varētu būt pēc gadiem 20, 100, 1000 varbūt. Nu, viens no notikumiem, ko visbiežāk aptaujā te atzīmēja, es redzam arī tu, tas ir Latvijas vēstures kongress. Ko tu vari par to pateikt? Nu, tas, manuprāt, bija vienkārši izcils notikums. Un, jā, nu, varbūt teiksim, tādā globālā mērogā ne pats būtiskākais, bet priekš Latvijas un priekš vēstures attīstības Latvijā. Man liekas, tas bija nu, patiešām fundamentāls notikums. Un man bija milzīgs prieks viņā piedalīties. Man bija ļoti liels prieks redzēt, ka Latvijā ir nu, izaugusi paudze, nu, kas principā ir mana paudze, kas ir cilvēki, kuri vēlās šos te jautājumus, kas ir sasāpējuši saistībā ar finansējumu vēstures zinātnē, saistībā ar darba apstākļiem pētniecībā, saistībā ar to, kādā situācijā strādā doktoranti un tā joprojām. Ka tā neapmierinātība ar visiem šiem jautājumiem ir bijusi gadiem, un viss par to sūdzās, bet ka beidzot ir cilvēki, kas vēlās par to šos jautājumus risināt, teiksim, iesaistīties aktīvā dialogā ar valdību un likumdevējiem, un arī vākt kopā šos te nu, ar vēsturi, ne tikai vēsturnieku, bet ar vēstures jomu saistītos cilvēkus, kopīgi runāt un kopīgi domāt, kā šīs problēmas risināt. Un tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Jā, nu, no savas puses es varu pateikt, ka mums turpinās arī biedrībā un ar mūsu, nu, tā teikt, varbūt partneriem iesaistītajiem arī darbs pēc kongresa, ko mums tur bieži jautā, bet nu, tur nav tā, ka būs uzreiz rezultāti tūlīt, bet tas notiek. Un otrs, starp citu, ja kāds skatās šo ierakstu, viss pilnīgi kongresa ieraksts ir atrodams mūsu YouTube kanālā. Un, starp citu, par gada notikumu daudzi vēsturnieki atzīmēja arī neformālo daļu šī kongresa. Nu, tā. Bet tas tāpēc, ka mēs laikam reti tiekamies. Tad nākamais notikums tāds Latvijas hokeja izlases bronzas medaļas iegūšana. Tur varbūt kā hokeja lielvalsts rezidents. Kā tu vērtē šādu notikumu? Nu, tas, man liekas, bija arī brīnišķīgs notikums, kas mūs visus ļoti iepriecināja. Es tajā dienā biju Somijā, es nebiju Latvijā, bet es, protams, skatījos spēli. Es viņu skatījos Somijas televīzijā somiski, un tās manas somu valodas zināšanas ir ļoti tādas, nu, es nesen esmu sākusi valodu mācīties, un es tikai puslīdz sapratu, ko tie komentētāji saka, bet nu, tā sajūsma, ar kādu viņi apsveica Latvijas uzvaru, tas bija pat vārdus nesaprotot. Es to viņu prieku varēju just no tā izteiksmes veida, bet nu, tas ir brīnišķīgs notikums. Un šajos, nu, kā mēs zinām, grūtajos ģeopolitiskās situācijas dēļ laikos cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs prieks, un tas bija tāds milzīgs prieka avots. Jā. Man, protams, paliks atmiņā bez šaubām tas, cik efektīvi var strādāt mūsu parlaments arī. Tas man Jā, bija tieši tiešām tik patīkams šoks, ka, ja vajag, tad var, jā? Tieši tā arī, cik tā bija svētdienas vakars vai sestdienas vakars pirms 12. Nu, lūk, tieši tā kā tas arī ir iespējams. Jā, tā kā krīzes situācijā mēs varam būt droši, ja, ka Saima varēs strādāt. Tas man tāds arī ir. Bet varbūt arī nu, mums tomēr jādomā, vai Smiltēna kunga faktors tas nebija, ka viņi spēja tik asi. Jā, tagad tas, bet nu valsts vīrs vēl ir tur Saimā, tā kā varbūt. Jā. Labi. Okay. Jā, varbūt tā. Tad, protams, ka daudzi atzīmēja Somijas pievienošanos NATO. Nu, kur nu vēl mums tuvāk ekspertu kā tevi, jo tu tagad esi Helsinkos šobrīd? Jā, es esmu Helsinkos. Ko tu par šo vari pateikt? Jā, nu, tas arī ir. Man liekas, ka mēs Latvijā līdz galam varbūt vēl šobrīd nenovērtējam, cik vēsturiski mūsu drošībai Somijas un tagad, kā mēs zinām, arī Zviedrijas pievienošanās NATO, cik būtisks pavērsiens tas ir tajā mūsu drošības situācijā. Skatāmies uz mūsu reģionu un uz to kolektīvās drošības jautājumiem, tad tas, priekš Latvijas drošības, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs notikums.
Un ne tikai tāpēc, ka tā ir viena no mūsu tuvākajām kaimiņu valstīm, ne tikai tāpēc, ka tas tā kā saslēdz to visu Baltijas jūras reģionu vienā drošības sistēmā, bet arī tāpēc, ka Somija ir valsts, kas ir ļoti nopietni arī nesot NATO dalībvalstis ieguldījusi savā drošībā, un viņiem ir ļoti spējīga armija, un tas ir būtisks pienesums ne tikai mūsu drošībai, bet NATO kopumā. Un priekš pašas Somijas. Priekš Somijas arī tas ir tāds fundamentāls notikums, kas principā pārauj viņu līdzšinējo šo te neutralitātes tradīciju, kas, teiksim, mēs varam 90. un 2000. gados runāt par tādu uz NATO pusi, uz ASV pusi vērstu neitrālu pozīciju, tomēr ar pilnu iesaisti Eiropas Savienībā. Un tad augstā kara laikā mēs zinām šo finalizācijas situāciju, kas bija tāda Padomju Savienībai draudzīga neutralitāte, kur arī saistībā ar šo Somijas iestāšanos NATO mēs redzam Somijā arī aizvien vairāk tādas sarunas par to, ka jā, Somija laimīgā kārtā izvairījās no okupācijas un suverenitātes pilnīgas zaudēšanas, bet ka šī te Padomju Savienībai draudzīgā neutralitāte arī bija tāds suverenitātes ierobežojums. Uz ko šobrīd arī Somijas sabiedrība sāk atskatīties. Tā kā jā, šis ir, es domāju, ka tādā pēc 100 gadiem mēs vēl šo te faktu atcerēsim. Jā, man pašam arī liekas, ka, ja neskaita smiltēna ārkārtas saeimas sēdi, tad šis noteikti ir ļoti tāds man bija liels pārsteigums, bet saki, Somijā bija pretestība šim lēmumam. Ne pretestība, bet tā kā, otrs viedoklis, ka nevajag. Bija, bet viņš bija mazākumā. Tanī brīdī, kad pēc Krievijas tā pilnmēroga iebrukuma Ukrainā parādījās šie te pirmie sabiedriskās domas aptauju rezultāti, kur pēkšņi parādījās, ka šajā brīdī sabiedriskā doma ir pārslēgusies uz to milzīgu atbalstu dalībai NATO, tad tajā brīdī joprojām pastāv arī tas pretējais viedoklis. Bet Somijas sabiedrība arī tāda interesanta īpatnība ir, ka viņi ir sabiedrība, kas ir vērsta uz konsensus vai tādas vienprātības veidošanu. Kad tajā brīdī, kad mazākums sajūt to, ka tas svaru kauss ir pārgājis otrā pusē, un tā kā tas jautājums ir tik ļoti būtisks par Somijas drošību, kur arī varbūt nav tādas vēlēšanās ļoti publiski parādīt tādas iekšējas nesaskaņas, tad tas pret esošais mazākums, viņš neslēpj to, ka cilvēki ir pret, bet viņi tomēr pievienojās tam viedoklim, ka ja tāda ir tā vairākuma izvēle, ja tāda ir parlamenta izvēle, ja tāda ir valdības izvēle, tad tas vienkārši ir jāpieņem. Tā kā tāda kaut kādas skaļas pretestības nebija, bija viedokļu apmaiņa, bija tāds ļoti civilizēts dialogs par šo tēmu, bet bez kaut kādiem tādiem lieliem ekscesiem un lieliem strīdiem. Jā, tur pirts sarunas, bet citā formātā, jā? Jā. Tās varbūt tās pirts arī ir tas, kas tās sarunas tāds nomierina mazliet. Nav tik nervozes. Cita nozīme Helsinkos. Saki, te tādu viens uzrakstīja cilvēks, vai tu zini kaut ko par šo spēli Comrades and Barons? Un te viņš raksta, ka ļoti precīzi attēlot, izspēlēt Latvijas neatkarības kara vēsturi, bet nekādas ziņas pie mums par to nebija. Nē, es arī par to neko neesmu dzirdējusi, un es arī datorspēles esmu spēlējis tikai kaut kādos pusauģu gados pie draugiem. Bet šī spēle izstāsta tik interesanti, ka es viņu labprāt izmēģinātu. Jo man vienmēr ļoti interesējas tieši neatkarības karš. Un patiesībā tas arī, es piekrītu šim te cilvēkam, ka tas ir tāda ziņa, kam būtu jāpievērš vairāk uzmanība, jo es domāju, ka ja mēs gribam, lai cilvēki interesējas par vēsturi, un ja tā spēle precīzi, tas būtu viens ļoti, ļoti labs veids, kā to darīt. Jā, bija arī galda spēle, nesen neatkarības karš Latvijas, un datorspēles es skatos, ka jau īstenībā jau ilgstoši ar vēsturisko tematiku ir ļoti populāras un precīzas līdz detalizācijai, tā kā, jā, varbūt tam
Tā kā potenciāls vēl augt un augt. Nu, mana izpratne par datorspēlēm ir apstājusies tajā līmenī, kur bija kādreiz tāda spēlīta ņindzas, nu, tie bruņurupuču ņindzas, kas bija ļoti, ļoti sen, un es pieļauju, ka tā datorspēļu joma ir gājusi uz priekšu. Un tagad jautājumi tev. Tad te būs jautājumi tātad no anketām, ja, ko cilvēki tā kā balsoja par tevi tieši paņemt. Jautājumi tikai tev tagad domātie. Mēs neņēmām jautājumus, ko cilvēki norādīja, kad balsoja par citu. Un tad te būs daži no Twittera. Bet es uzreiz tev pajautāšu vienu jautājumu, kas tur bija šausmīgi bieži, bet es neielieku, kad tavu grāmata un vai būs latviski. Nu, man nav atbildes jautājumu, kad, un man arī īsti nav atbildes uz jautājumu, vai man ir atbildes to, jā, es ļoti gribētu. Es esmu mēģinājis par to jautājumu runāt ar dažiem izdevējiem, bet es neesmu no viņiem jutusi tādu lielu interesi. Tās sarunas principā pārtrūka. Nu, bet tie bija tikai 2 izdevēji, un arī varbūt tās katrā izdevniecībā strādā dažādi tie cilvēki, un man vienkārši jāmēģina to visu turpināt darīt. Nu, jā, es ļoti ceru, kā es teicu, ka tas notiks, un tas arī ir tā kā šī mana pagājušā gada darbu sarakstā. Tas viss lielais darbs bija par to, ka grāmata iznāk angliski. Nu, šogad tā kā viens no šī gada darbiem ir vienkārši pieķerties man pašai un sistemātiski meklēt izdevēju Latvijā. Kā es teicu, es gribētu arī, lai tā grāmata tiek izdota igauņu un lietuviešu valodās. Cits ir tāds izdevējs vēstures izpētes popularizēšanas biedrības, tikko iedomājos. Jā, nu redz, tur arī vienkārši tā problemātika ir tāda, ka tas teorētiski tās tulkojuma tiesības un autortiesības nepieder man, bet Oksfordas universitātes izdevniecībai. Un līdz ar to es pieļauju, ka tur ir vajadzīgs vai nu izdevējs, ka pašam ir tādi diezgan lieli līdzekļi, vai arī ir jādomā par kaut kādu finansējumu no kaut kurienes, kas kā to finansiālo jautājumu atrisināt. Liels dārgums. Jā. Labi. Nu, protams, populārākais jautājums, ko uzdod visiem, par ko būs nākamā grāmata? Nākamā grāmata, ja viss veiksies labi, tad nākamā grāmata būs par tēmu, pie kuras es jau šobrīd strādāju. Viņa būs par to jautājumu, kas mums ir ļoti labi saprotams Latvijā, bet viņš principā ir jautājums svarīgs perestroikas laikā visā Padomju Savienībā, vai gandrīz visā Padomju Savienībā. Tas ir jautājums par to, kā perestroikas laikā mainījās par tām debatēm, kas perestroikas laikā notika attiecībā uz Padomju Savienības vēsturi. Teiksim, Latvijā mums ir ļoti skaidri piemēri jautājums par deportācijām. Padomju oficiālajā šajā narratīvā par Padomju Latvijas vēsturi tas jautājums vai neeksistē, vai viņš tika minimizēts vai attaisnots, ka, teiksim, tā jau deportācijas. Vai arī, teiksim, jautājums par Molotova-Ribbentropa pakta slepeno protokolu, kas arī bija liels atmodas laika jautājums. Un tādu līdzīgu jautājumu bija ļoti daudz, kur Padomju Savienībā. Par Staļina teroru, par jautājumu, teiksim, par Katiņu, Polijas Padomju Savienības attiecībās jautājums par deportācijām, piemēram, Krimas tatāru deportācijām. Un tas man šī brīža projekts Helsinku universitātē ir pētīt, pirmkārt, kādas bija tās debatas dažādās Padomju Savienībā kopumā, bet arī dažādās, teiksim, republikās, dažādos aspektos. Kā veidojās šīs atmiņas aktīvistu grupas, kuriem bija svarīgs kāds jautājums, par kuru cilvēki redzēja, ka viņš neatbilst. Tas, ko atcerās viņi, tas, ko zina viņi, ko viņi atcerās kā kopienu, ko viņi atcerās kā grupa, kā sabiedrība, kā nācija, kā ģimene, ka tā viņu vēstures versija nav tā versija, kas ir visu laiku stāstīta padomju vēstures grāmatās un televīzijā. Pirmkārt, kādi bija šie jautājumi? Kādās vietās Padomju Savienībā šīs atmiņas aktīvistu grupas mobilizējās un par šiem jautājumiem runāja? Un tad kāds bija iespējas? Kāds bija, kā šīs diskusijas ietekmēja Padomju Savienības stabilitāti? Jo, piemēram, Baltijas jautājumā tas Molotova-Ribbentropa slepenā protokola jautājums, viņš bija ļoti skaidrs. Tas bija veids, kā neatkarības kustības centās atrast
to jautājumu, kam būtu jāpierāda arī Padomju Savienības šo lēmumu pieņēmēju acīs, tas, ka tā pievienošana bija nelegāla. Un līdz ar to Baltijas valstīm ir tiesības uz neatkarību. Bet tad, piemēram, Krimas tatāru jautājums par Krimas tatāru deportāciju, jautājums par viņu atgriešanos Krimā. Un tad, kā lai saka, mana hipotēze, kura varbūt beigās izrādīsies nepareiza, ir tā, ka, protams, ne jau tikai sarunas par vēsturi noved pie Padomju Savienības sabrukuma, bet sarunas par vēsturi deva lielu ieguldījumu šajā te padomju varas leģitimitātes zudumā ļoti daudz kur Padomju Savienībā. Kura bija vissarežģītākā intervija rakstot grāmatu? Ļoti labs jautājums. Kura bija vissarežģītākā intervija rakstot grāmatu? Man tagad ir tiešām jāatcerās, jo tās intervijas bija pirms kāda krietna laika. Varbūt kuru tev bija grūti sarunāt vai negaidīts iznākums? Tā ja to esmu stāstījis, tāda, kas mums vairāk ir palikusi atmiņā, bija intervija ar tā laika Francijas ārlietu ministru Rolandu Dumas, kurš, kā es teiktu, tas vārds mums nekā nerezonē, viņš nekādas emocijas neizraisa Latvijā. Es domāju, ka vairumam cilvēku, kam nav kaut kāda īpaša interese par Franciju, viņš nav zināms. Bet intervējot šo kungu Parīzē, tas, kā viņš pasniedz savu lomu Baltijas neatkarības atgūšanā, bija apmēram uz robežas, ka viņš gandrīz būtu stāvējis uz barikādēm, bet īsti nepaspēja. Viņa iesaisti un vēlme palīdzēt, kas vēsturiski viņš bija, kā lai saka, ar lielākām simpātijām pret Baltijas valstu neatkarību attiecās, bet tā viņa iesaist arī bija tāda, kā lai saka, pilna ar vilcināšanos un beigās, tad, kad jau bija skaidrs, ka Baltijas valsts kļūs neatkarīgs, tad viņš ļoti centās ielikt tajā jau braucošajā vilcienā. Bet tad varbūt tāda intervija, kas man likās visinteresantākā, bija ar René Rudo, kurš bija tajā laikā Francijas ārlietu ministrijā tāds, nepārāk augsta ranga ārlietu ministrijas ierēdnis. Un tajā brīdī jau, kad es viņu intervēju, kas bija kaut kad 2010. gadā vai 12. gadā, viņš bija jau Francijas vēstnieks Ungārijā. Un es biju pamanījusi, ka tajā Francijas ārlietu ministrijas, tajā ierēdniecības daļā, tur bija tāds patiešām liels atbalsts Baltijas valsts neatkarībai. Un tas bija vienkārši ļoti interesanti ar viņu sarunāties un noskaidrot, no kurienes viņam bija toreiz tā doma, ka Baltijas valstis ir jāatbalsta, kas bija savā ziņā pretēji tam Mitterāna viedoklim, ka publiski jau nevajag teikt, ka viņam nevajag to neatkarību, bet pārāk tur skriet pa priekšu un kaut kā atbalstīt. Tas arī nav vajadzīgs. Tad nākamais jautājums, kā celt kvalitāti vēstures pētniecībai Latvijā? Tāds. Tas ir tāds jautājums, pirmkārt, ja es tagad atbildēšu finansējumu, tad cilvēki teiks, jā, bet finansējums jau pats par sevi neceļ tikai kvalitāti. Jā, tas tā nav, ka tad, kad cilvēkiem ir lielāks algas, tad viņi noteikti dara kvalitatīvāk savu darbu, ne tikai vēsturē, bet jebkur. Bet tajā pašā laikā tas finansējuma jautājums, viņš ir ļoti cieši saistīts ar kvalitāti, jo, ja, teiksim, cilvēkiem ir jāstrādā, nezinu, cik darbos, tad, no viņiem kaut kādu kvalitāti var prasīt, bet arī skaidrs, ka pārstrādājušies cilvēki, viņiem nav laika un spēka veltīt tam kvalitātes jautājumam tik daudz laika, kā pienāktos. Tas ir jautājums, teiksim, finansējums ir jautājums par to, cik ir iespējams apmeklēt starptautiskas konferences, cik ir iespējams pašiem kaut ko organizēt uz vietas, cik ir iespējams, teiksim, braukt uz arhīviem, kas nav tikai Latvijā, kas arī ir ārzemēs. Teiksim, viens no tiem jautājumiem, to, kāda ir kvalitatīva vēsture, tā ir vēsture, kas eksistē ciešā sasaistē ar tām diskusijām, kas notiek vēstures jomā starptautiski.
Tas nav, un tas nenozīmē, ka, teiksim, ārzemēs vēsturi pēta pareizi, Latvijā pēta nepareizi, tāpēc mums visu laiku kaut kas ir jāmācās no ārzemēm. Nē, tas tā nav. Bet ir jābūt šim te dialogam sasaistei. Gan no Latvijas vēstures pētniecības Latvijā var mācīties ārzemju kolēģi, gan mēs varam mācīties no tā, kas notiek citur pasaulē. Mēs varam arī tam nepiekrist, bet mums vajag sarunāties. Mums ir jābūt daļai no šī dialoga pētnieku vidū, lai mums šī kvalitāte būtu. Un tas arī ir jautājums par konkurenci. Mums jau tā Latvijā ir tik maz finansējuma. Cilvēki jau tā strādā tādos milzīgos konkurences apstākļos, kur par katru projektu notiek nemitīgas cīņas, kas, protams, varbūt to iekšējo kvalitāti kaut kā veicina, bet būtu labi, ja mums tas finansējums un mums tā universitātes daudzskaitlī būtu tik spējīgs piesaistīt cilvēkus no ārzemēm, ka mums būtu arī tā, kā lai saka, veselīgā, nevis tādu uz izdzīvošanas līmeni, robežas konkurence, bet tāda veselīga, patīkama konkurence ar cilvēkiem, kas nav tikai no Latvijas. Kā piemēram, teiksim, Somijā uz visiem projektiem Somu kolēģi konkurē ar tādiem cilvēkiem, kas EKS, kas vienkārši nāk ar savu, kā beigās izrādījās, Somijas Zinātņu akadēmijai to projektu, un mēs visi kopā konkurējam par to finansējumu. Tātad, ja tā kopumā teikt, jā, finansējums, starptautiska konkurence. Es ļoti gribētu redzēt, ka Latvijas universitātē kādu dienu ir tāds konkurss starptautisks, kurš pat tiešām ir starptautisks, kur pat tiešām ir iespēja uzvarēt kādam cilvēkam, kurš nestrādā konkrēti Latvijā, vai varbūt vispār pēta Latviju, viņa pētniecība ir kāda saistība ar Latviju, bet tas nav tieši no Latvijas vides nācis un konkurss, kas patiešām arī finansiāli spēja piedāvāt to starptautisku konkurētspējīgo atalgojumu. Jā. Kas ir Latvijai nozīmīgākā vēsturiskā personība, ko tu teiktu? Man mazliet ir jāpadomā Latvijas vēsturē nozīmīgākā vēsturiskā personība. Jā. Tas ir ļoti labs. Tādi, zini, populāri tie jautājumi. Jā, nē, es arī saprotu, tā kā es to, jā. Ja man tāda spēle ir jāspēlē un jāizvēlas viens cilvēks, kas vēsturē varētu būt nospēlējis tādu ļoti nozīmīgu lomu. Es pilnīgi tas nav absolūti objektīva atbilde, bet mana interese lielā mērā par vēsturi radās vidusskolā rakstot kaut kādu zinātnisku pētniecisko darbu par Miķelu Valteru. Un nav tā, ka viņš būtu tādu fundamentālu lomu nospēlējis, bet viņš ir ļoti interesanta personība tajā, tas viņa dzīves gājums kaut kādā ziņā attaino to Latvijas vēstures, to visu plūdumu vai visu to satricinājumus, sākot no 19. gadsimta beigām. Viņš bija sociālists, bet viņš bija pirmais, kurš iestājās, kurš pauda to ideju, ka Latvija ir jābūt neatkarīgai valstī. Tajā savā slavenajā rakstā 1903. gadā latvieši lauzēties ārā no Krievijas. Viņš savā ziņā 95. gadā viņš bija Revolucionāro sociālistu partijas biedrs. Tajā laikā Sociāldemokrātu savienības viņš atbalstīja politisko teroru, bet viņš bija pirmais Latvijas iekšlietu ministrs. Viņš bija ļoti demokratiski noskaņots 20. gados, bet tomēr 30. gados viņš satuvinājās ar Ulmaņa režīmu. Un tajā pašā laikā viņš rakstīja tās savas neskaitāmās vēstules Ulmanim par to, ka tomēr vajadzētu atgriezties pie kaut kāda tāda demokrātiskāka skata. Un tad beigās viņš nonāca Trimdā, kur viņš joprojām aktīvi centās kaut kā iesaistīties tajā Latvijas pārstāvniecībā ārzemēs. Viņš laikam priekš manis ir viena no interesantākajām personībām. Labi. Tad divi tādi jautājumi no Twittera. Tāds jautājums. Ko un kā vajadzētu dokumentēt šodien, lai nākotnes vēsturniekiem būtu vieglāka dzīve? Tu vari pa sevi vai vispār? Vajadzētu, teiksim, tā problēma ir tāda, ka vajadzētu ļoti rūpīgi, ne tikai tādā valstiskā līmenī nodarboties ar visu elektronisko
tās informācijas apmaiņu, jo mēs jau vēsturnieki, nu ne visi, bet nu, ļoti daudz mēs strādājam ar rakstīto vārdu. Un tas rakstītais vārds, nu, cik viņš saglabājās, tik viņš saglabājās. Un, teiksim, nu, tos papīrus jau bija grūti saglabāt. Dēļ, nu, viss tā, kas ar papīru var notikt tīri fiziski. Bet tad, nu, tās grūtības saglabāt tās apmaiņas, tās, nu, kas notiek elektroniskā formātā, e-pastus, WhatsApp messages, visu to pārējo, nu, būtu ļoti labi, ja mēs pie tā kaut kādā veidā piedomātu. Protams, valstiskā līmenī arī notiek kaut kāda arhivēšana, bet cik viņi ir pilnīgi un cik viņi to vēsturnieku darbu nepadarīs ļoti grūti nākotnē, es īsti nezinu. Un tad, protams, nu, man liekas, ka būtu brīnišķīgi, ja tā mēs ļoti gribam palīdzēt nākotnes vēsturniekiem, ja mēs visi rakstītu dienas grāmatas. Jā. Kas, teiksim, pandēmijas laikā bija tāds vilnis, kur cilvēki tā kā sāka. Nu, bija tā sajūta arī, ka notiek, pirmkārt, ir varbūt vairāk laika, otrkārt tā sajūta, ka notiek kaut kas fundamentāls, un to vajag pierakstīt. Un tad es domāju, ka daudz no tām, nu, tam pēc tam atmet ar roku, kad atgriezās tajā dzīves ritmā, rakstīt dienas grāmatas, rakstīt varbūt arī garus e-pastus, nevis tikai WhatsApp ziņas draugiem un ģimenes locekļiem, bet, nu jā, rakstīt un tad varbūt arī nu, domāt par kaut kādām citām to savu pasaules skatu saglabāšanas formām, ierakstīt video Vai blogs, vai ne, tādu. citi raksta tomēr, nu, tās slejas kaut vai ne, publiskās. Klausies, tā ir laba doma par to WhatsApp, jo, redz, piemēram, ir tā, pēc nāves mēs varam novēlēt orgānus, ja, bet varbūt varētu atļaut savu WhatsApp sarakstu izmantot vismaz pētniekiem pēc 20 gadiem pēc nāves, nu, zin kā, tur nav slikta doma. Jā, tā ir. WhatsAppā. Jo es vēl neesmu manījis, tu esi kaut kur manījusi, vai tātad WhatsApp saraksta kaut kur ir minēta kā avots, vai vēl neesi redzējis, vai par agru vēl? Nu, es domāju, ka kaut kur varbūt žurnālistiem, kur viņiem ir izdevies piekļūt kaut kādiem screenshotiem, ekrānu šāviņiem, tur viņi to ir izmantojuši, bet, teiksim, vēsturniekiem piekļūt tādām ne. Un es domāju, ka tas arī būs ļoti garš un sarežģīts process, jo tā ir privāto datu aizsardzība, kurai, nu jā, šādiem privātiem sarakstiem mēs varēsim piekļūt tikai pēc daudziem gadiem. Jā, bet ieteikums par dienas grāmatām, man liekas, ka ļoti, ļoti labs. Mēs te taču arī nesen izdevām grāmatu tikai pateicoties tam. Ok, un tagad divi tādi jautājumi jau vairs nepa tik daudz pa tik, nu nezinu, super nopietnām tēmām, nu vai varbūt otrādāk. Jautājums ir, kas ir tavs lasīšanas guilty pleasure? Es lasu, teiksim, diezgan daudz, nu tādas lietas, kas nav saistītas ar vēsturi. Nu, man tā kā patīk lasīt romānus, man patīk lasīt, nu, tā kā tādas lietas. Vai tur ir kaut kāds guilty pleasure, kaut kas, kas man liekas, ka tāds nav baigi intelektuāli, kā lai saka, slavināms, bet ko es tomēr lasu? Noteikti kaut kas tāds ir, bet man ir... Bet man liekas, ka ar lasīšanu, es nezinu, vai no lasīšanas vispār jebkas var būt guilty pleasure, jo man liekas, jebkas, ko mēs lasām, tas tomēr mūsdienās atrauties no telefona vai datora ekrāna un lasīt jebko, pilnīgi jebko, jau ir tāds, man liekas, intelektuāls saspringzinājums un tāds treniņš koncentrēšanās spējās un tāds treniņš tajā spējā vienkārši sēdēt klusumā ar kaut ko, kas ir uzrakstīts uz papīra un lasīt un neskatīties nemitīgi telefonā vai nebūt kaut kādā nemitīgā tādā, nu, dopamīna atkarībā no kaut kādiem sociāliem mēdījiem. Man liekas, ka, jā, jebkas, ko mēs lasām, tur nav nekas, par ko būtu jājūtās vainīgiem, pat ja tā ir, es nezinu, pilnīgi jebkādas muļķības.
Kur varbūt skatītāji, kas paskatīsies šo te ierakstu, kur viņi var lasīt tavus, piemēram, ikdienas pārdomas? Tu kaut kur esi aktīvi, nezinu, Twitterī, vai tev ir blogs varbūt, vai avīze vajag abonēt Helsinkos, Somijā kā. Nu, diemžēl man nepatīk, teiksim, par guilty pleasure. Twitters ir mans guilty pleasure, bet arī mans gan guilty pleasure avots, tāda, jā, kaut kāda vainīgā prieka avots, gan arī kaut kāds nepatiks un ciešana avots. Tāds kaitīgs paradums, kas tomēr dod arī kaut kādas pozitīvas emocijas. Teiksim, jā, Twitterī es visu laiku sev saku, ka man tur viņā ir jāpavada laiks mazāk, un tomēr es to daru. Tā, diemžēl, ir tā vieta, kur es varbūt visvairāk dalos ar kaut kādām lietām. Jā, es gribētu, lai man ir labāka atbilde, arī ņemot vērā to, cik Elons Musks ir problemātisks un kā mums patiesībā nevajadzētu atbalstīt viņu biznesu. Bet, jā, man nav laikam labāks atbildes par šo. Ok, un pēdējais jautājums. Jā, kā vieta Helsinkos? Arī ļoti labs jautājums. Mīļākā vieta Helsinkos. Laikam tas ir paši Helsinki, un tad ar tādu mazu kuģīti var aizbraukt uz tādu salu, kas ir tuvumā, kur atrodas tas Somlēnas cietoksnis. Un tad, kad iziet tai saliņai cauri, tad nonāk tajā vietā, kur ir redzama Baltijas jūra, bet nevis kā tāds, vairāk nav tā līča sajūta, kas tomēr ir Helsinkos. Bet tur patiešām tās salas galā ir tāda pilnīgi atklātās jūras sajūtas, un tad sajūta tur var stāvēt uz tā cietokšņa, kas nav viņa palicis pāri, un skatīties, kā brauc kuģi, un tur var redzēt salas. Jā, tā, man liekas, tāda vienkārši tāda maģiska vieta. Paldies! Tā bija Una Bergmane, Gada vēsturnieks Latvijā 2023. Paldies!